Ceļš, uz kura bedrīša ir tikpat daudz, cik Vārpā graudu aizved uz saimniecību, kas Rundāles novadā šogad atzīta par labāko. 20 gadu laikā Sintīs kļuvušas par vienu no lielākajiem graudu audzētājiem novadā, un arī šajā lauksaimniekiem nelabvēlīgajā gadā izdevies novākt visu ražu. Paplašinot biznesu, uzsākt arī briežu dārza izveidi, vien bažas māca par Saeimā pieņemtajiem likumiem. Laikam sociālais nodoklis kā visiem. Jo? Mums kā sezonas darbiniekiem būs ļoti grūti noturēt darbiniekus un visu gadu viņiem nodrošināt ar darbu. Tas ir ļoti grūti laukos. Iecevas novadā par gadu labāko atzīts kokapstrādes uzņēmums Spals. Apmēram pusi no saražotajām mēbelēm aizceļojot uz ārzemēm, un aizvien lielāks darbs tiek ieguldīts jaunu tirgu meklējumos un kvalitātes celšanā. Pati situācija bija uzņēmējdarbības priekšu. Kāda ir situācija? Konkurences palielināšanās un tādas tirgus meklējumi, šķēršļus. Man liekas, paši sev liekam šķēršļus bieži vien, paši ar savu galvu. Tuvojoties gadu nogalē, Zemgales uzņēmēji saaicināti uz Rundāles pili, lai pārunātu problēmas, meklētu risinājumus un pirmo reizi suminātu labākos uzņēmumus. Tendences rādot, ka Zemgalē uzņēmumu skaits nesarūk, bet sarūk vietējo uzņēmēju skaits. Tāpēc jācīnās, jo šobrīd ir tieši šeit tiek nominēti tie mūsējie, un tas ir tas mūsu lepnums, kad paliek tie saimnieki, tie mūsējie latviešu saimnieki. Ļoti daudz tagad uzņēmumi, kuri ir, kā teikt, atrodas mūsu reģionā, bet tie vairs nav latviešu uzņēmumi. 22 uzņēmējiem par iegūto titulu Zemgales gada uzņēmējs 2016 atgādinās stilizētas dzirnavas, kas simbolizē dinamiku un spēku, kas uzskatāms par uzņēmējdarbības dzenskrūvi.